Mani sauc Jānis Tamušs. Es agrāk strādāju policijā par detektīvu. Par detektīvu Jāni Tamušu. Kādā jaukā rudens dienā es devos uz operu, nopirkt biļetes. Uz izrādi Robocops. Es devos nopirkt biļetes sev un savam agrākajam pāriniekam Justam. Sveiks. Uzzini, kas man ir? Es tikko kā dabūju biļetes uz izrādi Robocops. Tas būs, vai ne? Kas tev tur skan? Vai tas tiešām tā ir Māra Rajienas plate? Kur tu viņu dabūji? Es tikai vienu cilvēku par tādu. Bet nav svarīgi, tu ieradīsies, ja? Ok. Nopirktas biļetes, es devos mājās. Kurš esmu izšķīries no savas sievas, es dzīvoju viens. Diena rādījās, ka būs parasta. Taču dienas parasto ritējumu iztraucēja zvans pie durvīm. Taču tā bija tikai pasniedze, ar tikai telegrāfiju. Saņemtā vēsts bija graujoša. Telegramā bija teikts, es devos apciemot savu krustmāti Poliju. Sveiki, krustmāmiņa Polija. Lai! Gadiem neesam tikušies, es tev tādu vēl atceros. Piesēdām. Tu jau zini. Nāc te pie manis tad puiši formās no policijas. Saka, ka mana draudzene nomirusi esot. Es nesaprotu. Vakar mēs abas, kā parasti jau 40 gadus, skatījāmies no 7 līdz 8 vakarā Hameleonu rotaļas. Tur, tu skaties? Nē. Jā. Mēs gan katru vakaru un skatu šī kā vienmēr aizgāja savu māju, tēju iedzēra, kaut kas riekstu bulciņu apēda. Droši vien gāja gulēt, ko šī cita vecs cilvēks vakarā varētu darīt. Arī skatu. Puiši klāt un saka, Patiesībā man interesē tikai viens jautājums. Vai tu nogalināji man vecmāmiņu? Es? Mildiņu? Nē. Saņēmis pārliecinošu atbildi, es viņai noticēju un devos prom. Un es atkal devos mājās. Un tur atkal kāds traucēja manu mieru. Tā bija viņa, kurš mūsu šķiršanās brīža es cerēju, ka nekad vairs viņu nesatikšu. Mana bijusī sieva bija alkoholiķa. Šoreiz viņa bija izmesta no dzīvokļa. Es centos viņu neielaist savā dzīvē vēlreiz. Bet šobrīd man prātu nodarbināja svarīgākas lietas. Es zināju, kur šoreiz jāmeklē palīdzību. Justs, mans bijušais pārinieks. Tā nu es devos pie viņa. Jāni? Jā, Just. Sveiks! Sveiks. Nāc iekšā! Jā. Interesanti atbrauc. Sēdies! Glāzīt? Jā. Nu, kādu veidu tev atpūtuši? Nu, ir tāda lieta. Atceries man vecmāmiņu. Tā jau kā mīļā gūtas, man cep pieredzis. Viņa bijusi. Kā?
Es saprotu, mana vecmāma viņa bija solīdā vecumā, bet tomēr šī nāve man nešķiet īsti tīra. Jo viņa bija veselīga, viņai nekas nekaitēja. Un tad, saproti, esmu nolēmis atklāt slepkavu. Kur šajā situācijā loma ir man? Zini, Just, man vajag tev palīdzību. Kāpēc, Jāni? Tu zini, ka esmu aizgājis pensijā, nu es vairs nevaru, Tāpēc, Just, ka man daudz vairs nav palikuši. Un tiem, kas ir palicis, tu esi visusticamākais. Jā, man jāpadomā. Palīdzēšu. Tikai tāpēc senas draudzības vārdā. Ir kāda aizdomās turamiem? Man bija divas teorijas. Viena no tām bija par krievu izcelsmes atvaļinātu majoru, kurš pēdējā laikā bija apmeties tuvākajā apkārtnē notikuma vietai. Viņš parasti mēdz uzbrukt vientuļiem cilvēkiem un vienkārši viņus nosist. Otra teorija bija par vienu vājprātīgo, kurš regulāri izmūk no vājprātīgo nama. Viņš mēdz ģērbties rozā apspīlētās biksēs. Iespējams, ka viņa darbībām ir kāds seksuāls motīvs, jo viņš mēdz nogalināt tikai sievietes. Nav svarīgi kāda vecuma vai tautības. Jūs piekrīt manām versijām, bet izdarīt pārākus secinājumus bija lieki. Un vajadzēja redzēt notikumu vietu pašam savām acīm. Tā nu mēs ar jūs devāmies uz manas vecmāmiņas māju. Iegājuši vecmāmiņas guļamistabā, vietā, kur viņa tika atrasta mirusi, es sāku nozieguma vietas izpēķi. Tad man uzmanību piesaistīja kaut kas ārpusē. Tā bija Grūzijas vilna. Šādu apģērbu lietoja tikai viens man zināmais cilvēks šī apkārtnē. Rihards Gāzmaska lībietis. Tad es devos mājās, lai izdomātu turpmāko rīcības plānu. Bet tur joprojām bija mana sieva alkoholiķe. Kāpēc tu man nekad nekur neved? Man ir sirds, pilnīgi. Man nekad nekur neved. Kā? Man sieva turpināja ārdīties un sistemātiski iznīcināt man dzīvokli, bet man radās ideja. Laba ideja. Bija jānovēro iespējamā slepkavas māja. Pēc vairāku stundu novērošanas mēs secinājām, ka tajā mājā vai neviens nedzīvoja, vai neviens nekustās. Tas bija baigs aplausiens.